Čau visiem! Jums esmu Alise. Sāksies vasara un es zinu, ka mēs visi esam tik ļoti priecīgi, kā ļoti priecīgi. Nekas nav mainījies, man video vēl viena būs, es tikai čuču gribēju pabrīdināt jūs par to, ka man video varētu būt nedaudz retāk. Ne jau tādēļ, ka man ir slinkums, bet tādēļ, ka man nav iespēja viņus samontēt. Jo ar filmēšanu man nav nekāda problēma. Pieņemsim, es tagad būšu, pirmajā mēnesīs būšu ārvalstīs, precīzāk Amerikā, un es, protams, filmēšu, vlogošu. Jā, taču man būs ļoti grūti viņus samontēt šos videoklipus, jo es datoru neņemšu līdzi, un es tur būšu kā ilgu laiku, 3 nedēļas. Tā kā varētu video būt nedaudz retāk, jo es atbraukšu mājās un būs daudz jāmontē. Turklāt uzreiz pēc tam man sākas mēģinājumi korī, jo tuvojas dziesmu svētki, un tad atkal man būs problēmas ar video taisīšanu un montēšanu. Un turklāt vēl manos laukos nav interneta, tā kā what I'm going to do now? Tāpēc tas tā, taču nu man ir jauns videoklips, un šis videoklips ir my first time. Un es šo videoklipu nolēmu uztaisīt, jo mani ietegoja Elioli, jeb Elīna. Paldies, Elīna, ka tu mani ietegoji, jo es tieši gribēju uztaisīt šo videoklipu, bet taču man neviens nebija neko ietegojis vai kaut tam līdzīgi, bet nu, man ir viss iespējas to izdarīt. Tātad es atbildēšu uz 8 jautājumiem, kas ir tā kā par manu pirmo reizi, ko es darīju pirmajā reizē, kas bija mana pirmā reize tad un tad, vai kaut kā tam līdzīgi. Un turklāt es ņemu jautājumus tieši no videoklipa Elīnai, jo es zinu, ka viņa ir dažs jautājums izlaidus, jo kopā bija 10 vai kaut kā tā, taču es ņemu tieši tos pašus, ko viņa ņēma, jo viņa man ietegoja un es skatījos no viņas tos jautājumus. Kā sākam? Pirmais jautājums ir mana pirmā slimnīcas apmeklēšanas reize. Varētu drīzāk jautāt mana pēdējā, kas bija ļoti nesen. Neskaitot to, ka es biju slimnīcā tieši tad, kad es piedzimu, es nezinu, īstenībā tas varētu būt ļoti sen, tas ir ļoti sen. Sorry. Pareiz jautājums ir mans pirmais izrunātais vārds, mans pirmais pateiktais vārds. Sorry. Mamma. Trešais jautājums, mans pirmais telefons. Tātad mans pirmais telefons bija īstā kastē. Tas telefons palikās. Re, kur ir. Mans pirmais telefons bija šis te krūtais telefons. LG Wireless FM Color Bar. Īstenībā es vispār neatceros, es tikai zinu, ka tas bija mans pirmais, un jā, es neko īsti neatceros, kāds viņš bija vai kaut kā tā, bet nu jā. Viņš bija ar pogām, tas izsaka visu. Un tad vēl kādu laiku man bija šāds telefons, kas bija Nokia Asha 306. Un vēl kādu laiku man bija šis te telefons, kas bija Samsung Galaxy Wonder. Oh, shit! Mans brīlis. 5. jautājums ir pirmā persona, kurai šodien uzrakstīju. Ja nemaldos, tā bija Kaja, bet tikpat labi tā varēja būt Jūta. Tā kā es īsti neatceros, bet nu kādu no viņām abām tā bija. 6. jautājums ir mans pirmais tweets, kurš gan to vēl atceras. Manuprāt, kad es iegāju pirmo reizi, kas bija Twitterī, es vispār nesapratu, kas tāds ir un kas tur ir jādara. 3. jautājums ir mans pirmais labākais draugs, un mani, tik es atceros, pirmā labā draudzene bija vārdā Amanda, un viņa bija no bērndārza. Es atceros, man kaut nedēļu bijām labākās draudzenes, un tas bija, bet nu, katrā gadījumā mēs bērndārzā diezgan daudz draudzējāmies, un jā, viņa sauc Amanda, un viņa bija forša. Lai gan es vairāk neatceros īsti viņu, bet, nu, es zinu, ka mans draudzenes vēl sazinās ar viņu, tā kā, jā, bet, nu, es nezinu, vai viņi skatās mans video laiku. Un 8. kā pēdējais jautājums ir pirmā lieta, ko šodien izdarīju. Bet, nu, pirmā lieta laikam bija piecelšanās no gultas un, jā.
Vēlreiz paldies Elīnai, ka viņa man ietekoja, jo man tiešām nebija ko taisīt, bet man bija daudz, wow, man ietekoja. Tā kā paldies milzīgs tev un... Jā, satiksimies nākamajā videoklipā, lai gan es pat nezinu, vai šis videoklips būs pirms es aizbraucu tālu, vai arī pēc Amerikas, kas varētu būt galīgi, pēc ilga laika. Katrā gadījumā tiekamies nākamajā videoklipā, lai arī cik ilgi jums viņu būs jāgaida. Es pat nezinu, kad mums nākamais videoklips laika. Atā!